Nu ko? Esam mežā. Šī gan dāvana, ko es tā kā nebiju reiķinājies. Īstenībā nedaudz pa vēlu izgāju ārā. Vajadzēja kādu stundu ātrāk sākt. Tagad nākās pilnīgā tumsā. Labi, ka te ir iebraukts pēda. Šitā, jā. Kāds ir pacenties ar burānu iebraukt. Vai kā saka, kā man. Jā, labi krosa elementi vēl pēdējos kilometros. Šobrīd šeit bišķi kaut kur. Tā kā es neizskries ne tur, kur bija sākotnēji plānojis. Tā kā to man nedaudz tā kilometrāžas uzskaita ir nojukusi. Bet jā, nu tā, svētdienā izklaidējamies. Iesniguši mežu, paskraidām. Līdz to, protams, arī temps ir nedaudz lēnāks. Es nezinu, kur man te izvadīšu. Mēģināšu turēties, kā es zinu, gar Gājas krasta. Jo tur ir, es zinu, kad līdz siltumi noteikti tad iziešu. Pretējā gadījumā kaut kur jau arī tās pēdas izvada. Bet es tā kā šobrīd tiltiņš kaut ko forsējam. Nu jā, tad šī visa pēdējā kilometra izliciena. Protams, arī ļoti strauji krītās temps. Tā, esmu pilnīgi pie Gājas iznācis. Gāju, kā mēs redzam, tātad nemaz netaisās aizsalt. Tā, gāju. Es gan nezinu, ko tur var redzēt. Jā, bet nu jā, gāju nemaz vēl netaisās aizsalt. Kā ziņās teica līdz salstot, gāju nē, gāju spītējās. Viņai augstums nebaida. Nu, es ar kaut ko viņu. Lūk, arī tar līdz nepaņēmu. Labi, ka ir mūsdienu civilizācijas fenomens. Mobilais telefons ar videokameru, ar zīves pulci. Tātad šobrīd varam uzņemt chronometrāžu, cik ilgi mēs kaut ko darām. Mēs varam prožektoru izmantot. Mēs to visu varam filmēt, ierakstīt, atrādīt, paši sev kaut ko piemiņai, citiem parādīt. Pēc tam varam to nopublicēt internetā. Nu jā. Tā te visādi mēģina sevi nodarbināt, savu prātu. Tikmēr turpināt skriet, lai var izpildīt nosprostos plānus. Kraujas. Jā. Un tālāk. Jā. Tad Nokia arī pamatīgs stresa režīma tests. Veikt vienlaicīgi vairākus uzdevumus. Un tas viss nepārāk daudzīgos apstākļos. Jā.
Mešs un gauja. Galvenais, ka nesarīkot paniku pat brīžos, kad esi nomaldījies. Un arī, kad nepārāk labi orientējies apvidū. Ir zināmā mērā kaut kāda traucējoša iemesla. Tātad tas, ko es zinu, gauja kā orientīrs man noder ļoti labi. Virzienā arī es saprotu, uz kur pusi ķēs ir, uz kur ir Sigulda. Tā kā galvenais šobrīd turēties